nedēļas beigās gaidām atbildi no Jāņa Vilnīša komandas. Un no Liepājas partijas šobrīd neesam saņēmuši apstiprinošu atbildi, līdz ar to mēs šo signālu vērtējam, ka viņi īsti nevēlas parakstīt šo mūsu apņemšanās memorānu. Kāpēc tāds memorāns tapa un kāpēc tas ir vajadzīgs? Es domāju, ka nav šaubu, ka Liepājā daudz vēlētāji jūtas nedaudz nodot, nedaudz vīlušies, balsojot par varas partiju un to, ka viņi izveidoja koalīciju ar šo te partiju saskaņā. Līdz ar to daudz Liepājniekos ir sašutums. Un, lai kaut kas tāds neatkārtotos, mēs šo apņemšanos arī aicinājām parakstīt, lai netiktu maldināts vēlētājs, ka viņam pirms vēlēšanām tiktu solīts viens, taču rezultātā pilsētas vadībā un vispār saimniecisko kārtīgi nosaka cilvēku, kurus viņi pilsētas vadībā nevēlētos redzēt. Jā, vēl viena lieta, kas faktiski ir ļoti simboliska. Vakar ir dzimšanas diena Evaldam Rimbeniekam. Evalds Rimbenieks ir šīs Liepājas pilsētas mērs Latvijas brīvvalsts laikā. Manuprāt, ļoti daudz lietas, kas šobrīd turpinās, kas vispār Liepājniekos mīt un Liepājā ir uz viņu darītā inerces. Un tās vērtības, kas saistās ar Evaldu Rimbenieku, ir tradicionālās un ģimenes vērtības, latviska kultūra un ambiciozi mērķi pilsētas izaugsmē. Un tas ir tie trīs uzstādījumi, ar ko mēs gribētu asociēt sevi un savu komandu un domāt ilgtermiņā, līdzīgi kā Diana to minēja atsevišķos plānu punktos. Un šī te gara un šī te pamata arī veidot visu pārējo. Mūsu mērķi ir ilgtermiņa, un mēs noteikti šobrīd mūsu mērķis ir 3 vietas Liepājas domē, kas ņemot vērā spēku samās, es domāju, ir gan objektīvs, tāpat izvērtējot iepriekšējos saeimas rezultātus, kur Liepājā par Nacionālo apvienību nobalsoja nepilnīgi 20% vēlētāji, kas arī šīs 3 vietas nodrošinātu. Tas būtu par mērķiem.